Adobe Photoshop CS3 portreta retušēšana. Tātad izmantosim klonu tūliņu un vēl šādus tādus instrumentus. Vispirms taisam jaunu slāni. Vienmēr, kad strādājam, taisam jaunus slāņus, lai oriģinālu nesabojātu. Tātad vispirms apskatāmies. Ok, kas būs jādara. Tātad ņemam plāksterīšu instrumentiņu un tad vispirms uzliekam laikam jau lielāko izmēru, lai mēs tā kārtīgi varam redzēt, kas ir jādara, un sākam tikai spiest, nekas mums nav nekur jāiezīmē, un cenšamies visus punktiņus savākt vienkopus, tā, iezīmējam, spiežam, tā, te ir mazliet lielāks, to mēs varam pavilkt ar kvadrātu iekaviņu spiežot uz vienu pusi, riņķītis palielinās, spiežot uz otru pusi, riņķītis samazinās, nu, iesaku vienmēr lietot atbilstošu izmēru, atbilstošai vietai, lai nesanāktu nekādi tur pārtaisījumi pēc tam. Tātad es izmantoju Space taustiņu, lai pārbīdītu šādu te ekrānu. Tā, tagad mēs spiežam par šīm te vietām, vairāk vai mazāk, viss izskatās tīri tā neko. Te ir daži mati, vienmēr, kad mati ir, tad ir šausmīgi grūti noritušēt, bet, nu, pamēģināsim to matu kaut kā samazināt, un tad tās vietas iespējas labāk apstrādāt. Tā šeit. Tas. Tā. Tā, te ir. Es izmantoju tikai to plāksterīšu instrumentu šobrīd, lai ietaupītu laiku. Un tas šobrīd arī taisnojās. Protams, var izmantot jebkurus citus instrumentus. Katrs instruments ir izmantojams. Protams, šis instruments speciāli tika radīts šādai vajadzībai, kur spiest tikai un ne par ko neuztraukties. Tā. Gandrīz jau esam visu saspieduši. Tā. Nu ko? Tādus lielos punktiņus mēs esam aizvākuši. Te vēl kaut kas palicies ir. Nu jā. Tā laikam jāņem lielāks. Aha. Te vēl jāpamēģina. Arī izdevās. Galos ir te. Te arī sanāk. Tā, ļoti labi. Tagad mums vēl šeit ir nedaudz. Protams, tur super mikroskopiski visu nevar vienmēr iztīrīt, bet, nu. Bet, nu jā, tā. Tas apmēram ir tā. Tagad mēs paskatāmies, ko mēs esam izdarījuši. Jā, šitais ir pirms, šitais ir pēc, nu jūtams izmaiņas. Uztaisim vēl vienu slāni. Tagad es jau te redzu. Tā, te ir kādas svītriņas. Mēģināsim šīs svītriņas aizvākt, izmantojot patch tool. Patch tool
tāds interesants instruments ar viņu iezīmē, un pēc tam pārvelk uz labo vietu, tur, kur nekādas problēmas mums nav. It kā, un tad viņš it kā saskaita tur, kā viņš saskaita, un gala rezultātā mēs iegūstam to. Galvenais, lai šeit būtu patch source uzlikts, tād, ja būs destination, tad viņš pieņems, ka tā ir tā labā vieta, un to vajag uzlikt ielāpu uz slikto vietu, ko mums nevajag. Mēs darām pretēji, un pamēģināsim arī nedaudz šeit viņu palietot. Un jā, tā. Te vēl ir tāda neliela vietiņa. Mēs varētu, un pabīdīsim te, izlīdzināsim šīs te vietas vairāk. Ļoti labi noder, lai izlīdzinātu visādas vietas. Protams, uz lielāku attālinājumu tas viss nebūs redzams. Tā, un ļoti labi der gar acīm, acu kaktiņiem un visādām vēl vietām. Ļoti labi šis instruments strādā. Tā, pamēģināsim šeit. Un nedaudz vēl šo te vietu. Taisīsim ciet. Tā, lai neviens neko nevar pateikt. Tā, šeit. Tā. Mazliet attālinām. Izskatās tīri tā neko. Saspiežam kopā mūsu divus slāņus. Un paskatāmies. Jā. Un tāda izskatās pabeigta bildīte.